To mašīnu īstenībā mēs paši atbraucām no Vācijas. Tīri vienkārši tā iemesla dēļ, ka ir patīkami ar šādu mašīnu pašam pabraukāt un tā teikt, bija pietiekami tuvā galā Vācijā, tad izlēmām paši aizdot pakaļ un atbraukt. Un tā arī bija, teiksim tā, 1200 km nobrauc, tu pat nenokurs, pat neprasījās gulēt. Labi. Es nezinu, droši vien jau, ka varbūt ar 3. sērijas bembīti man būtu gribējis piestāties kaut kur, iztaipīt muguru. Viņam elektriski. Jā. Viss ir uz elektronikām, bagāžnieka vāks arī vairās vaļā. Šim konkrēti ir durvis abās pusēs, ir kam ir tikai vienā pusē. Jā, tas ir man tais vēl viens riktīgs pluss. Jā. Jo tev nav jāgaida, ka tavs kolēģis, kurš grib sēdēt pie lodziņa, atnāks atpakaļ no benzīna tanka. Tieši tā. Autonomā apsilda ar pulti. Manuprāt, ļoti patīkama lieta mūsu klimatā. Kājas pēdiņš arī silda? Drīzāk vienkārši tas, ka kamēr dzērs kafiju, loks būs atnācis vaļā. Gan, piemēram, arī šim modelim ir papildus vējstikla apsildu. Sasals stikls nav jākasa. 1 minūte un viņš jau ir atnācis vaļā. Ļoti forša lieta. Kādreiz redzējis, kad no tavā nākas valodā tevi sveicina? Un dzimtajā valodā.